Labdien, cienījamie skatītāji! Šī ir otrā epizode mūsu jaunajam realitātes šovam. Killer Mauks, jeb angliski runājot, Killer Bitches. Šodien otrdien, 19. februāris. Es pareizi atceros, tad iepriekšējā epizode bija tieši pirms nedēļas. Šodien mūsu ētrā īpašais viesis Ronalds Šimkus, atkal basto skolu. Īpašais viesis, kurš katru nedēļu ir īpašais. Vienmēr ir īpašs, nevis tikai katru nedēļu, bet, if you know what I mean, by saying īpašs. Tātad, Ronaldi, kādi šodien laikapstākļi? Saturs savus ragavus no pagājušās nedēļas. Tad mēs varam secināt, ka pagājušo nedēļu viņš ir ļoti trakojis. Ļoti produktīvi īstenībā. Jā, viņš Šis gan nav mans, ne? Šis nav mans. Bet to prezervatīvu kokā es jums neiešu rādīts pārāk tāli. Tātad, kādi šodien laikapstākļi? Laikapstākļi ir ļoti patīkams laiks sērfošanai pa sniegu. Kur mēs vispār šodien atrodamies? Ir diezgan liels vējš īstenībā, bet atrodamies vējainajā Liepājas pusē Bernātos. Diezgan silts īstenībā, nav tik traki. Vējš nedaudz, bet... Cik metri sekundē? Apmēram 7,2. Tik daudz, man liekas, ka nav, bet labi. Apmēram 7,2, tas ir jau uzpūš. Kāds šodien pieprasījums? Kāds šodien pieprasījums ir? Ko, bleģi? Ēterā saka, lūdzu, vai es varētu atkārtot jautājumus? Ko? Kāds šodien pieprasījums pēc Bernātiem? Kāds šodien pieprasījums pēc Bernātiem? Pieprasījums ir krimināls. Kā redzat, es vispār knapi varu apgriezties, jo te cilvēki pārvalda ļoti daudz. Aha, skaidrs. Cilvēki ir ļoti daudz un braukājumi gaidam savu kārtu. Pašlaik, kur pacēlāji, tikko uzbraucām. Un jā, kur pirmie nobraucēji. Arī killeri. Jā, es nevaru redzēt kamerā. Noteikti kamerai bišķi kvalitāti vajag uzlabot. Nē, man liekas, vienkārši šis ceļš ir pārāk garš, ko mēs te braukājam. Nevar vienkārši tik tālu redzēt. Jā, te tā arī ir blakus pacēlājs, lai nav pašiem jākāp. Kā šoreiz ar lāčiem ir? Šoreiz vēl neesam satikuši, tikko atbraucām. Bet noteikti, kad satiksim, sasveicināsimies. Pagājušajā nedēļu papļāpājām, šonedēļ, es domāju, arī satiksim, viss būs kārtībā. Paldies par interviju, jā, bija ļoti, nebija forši. Intervētāji varētu būt labāk, bet no manas puses, paldies, viss bija kārtībā. Tad šodien, šo kadru, tā saka latviski. Dubli. Šo dubli šoreiz mēs arī beigsim. Nākošais dublis, domāju, redzēsim, cik garš ir ceļš lejup. Uz tikšanās, skatītāji. Jā,